Faktiski jau mūsu trešā atmoda, bet būtībā tāda pati jau bijusi arī pirmā atmoda Latvijai, un arī otrā atmoda ir tāds tautas vienošanas laiks, kas nevar varbūt ilgi tādā vienotībā, patslātībā un eiforijā pastāvēt, bet katru reizi, kad ir jānotiek kaut kam lielam, ka kaut kas jāmaina būtiski, vai kad ir jāglābj savu dzīvību, es domāju, tautas dzīvību, kā tas notika 88. 89. gadā, tad šī vienotība ir absolūti nepieciešama, lai kaut ko sasniegt, un to mēs redzam šodien arī Baltkrievijā, kur ir ļoti līdzīgi procesi, mēs varam skatīties no malas, un jā, mēs arī tādi paši bijām, mēs arī bijām skaisti, jo mēs cīnījāmies par brīvību, un mēs bijām tikpat vienoti, kaut arī tās pretrunas, kas ir šodienas tēma, viņas jau bija iekļauts iekšā. Protams, ka daļa no jums atceras arī šo okupācijas laiku, padomju okupācijas gadus, kad bija vienprātīgā padomju tauta, vienprātīgā padomju sabiedrība un bija kaut kāda brīvības cīnītāji, kurus ik pa brīdim tiesāja, ielika cietumā. Mēs tā viens otrs klusi jutām līdzi, bet nebija kas viņus atbalsta, nebija šī masveidīga atbalsta, kaut arī sirdīs ļoti daudz šis atbalsts bija pretošanās kustībai. Bija dūru turēšana kabatā, bet pienāca atmodas laiks, un tur es gribēju pieminēt šajā kontekstā 1988. Gada sākumā tādu publicista Viktora Daugmaļa rakstu toreizajā Kompartijas avīzē Cīņa, jo tad notika kaut kas jocīgs arī Kompartijas avīzēs iekļuvis kas, jo tas Kompartijas status bija ļoti neskaidrs Latvijā. Latvijas kompartijas jau nebija, tā bija Padomju Savienības kompartija. Tur savukārt arī tie, kas it kā bija karjeras pēc šajā kompartijā, viņi izjuta šo gan nacionālo, gan koloniālo apspiestību. Un Viktors Daugmals uzraksta tādu rakstu, kas celsies otrais. Nevis kas pirmais, bet kas otrais. Jo, kad notiesāja Gunāru Astru, notiesāja vāca parakstus rakstnieki, viņus nosodīja, bet neviens tā īsti viņa aizstāvēja. Ints Sālīts tika aizvests uz cietumu, Juris Ziemelis, un nekas nenotiek. Bet pienāk šis atmodas laiks un parādās tie otrie. Ka tajā brīdī, kad kāds protestē, mēs neklusējam, bet arī mēs ceļamies un izējam ielās. Tā kā Baltkrievijā pirmajās dienās pēc Lukašenko viltotajiem vēlēšanu rezultātiem iznāca jaunieši, absolūti bredzamski jaunieši, kuriem nevar noslēpt to, ka pasaule dzīvo daudz savādāk, kuri nedzīvo tajā izolētajā diktatora pasaulē, kuri grib šīs pārmaiņas. Un sekotāji nebija. Jaunieši daudzīja sita. Un tad nākošā dienā iznāca arī viņa vecāki ielās. Iznāca vecāki, bet rūpnīcas, valsts rūpnīcas, kur ekonomiskā jauda ir ļoti apšaubāma, tieši tāpēc, ka tā ir centralizētā padomju ekonomika, turpināja darbu. Un tad, kad sākas izdarītos gan bērnus, gan vecākus, tad iznāca arī strādnieki, kur sāka streikot. Un mūsu revolūcijā tas pamazām arī notika tāpat. 1986. gadā dibinās grupa Helsinki 86, tāda pirmā cilvēku tiesību grupa, atsaucoties uz Helsinku memorandu, bet tādas grupas dibinās visā Padomju Savienībā to laiku. 1986. gadā vasarā dzīvodams Augšdaugavā starp Krāslavu un Daugavpili es pats redzu kaut kāds dīvainus darbus. Ceļ Daugavpils hidroelektrostaciju un tur sadzīja tādi mietiņi. Un, kad es jautāju, ka tie mietiņi, tad tas ir ūdens līmenis. Tur būs zem ūdens Slutiša sāģa, tur būs daļai zem ūdens Krāslavas pilsēta, tiks iznīcināta ieleja, pirmkārtām dabas ieleja, kas ir vienreizēji pirmatnīgi neatkārtoja, otrām kārtām tiek iznīcinātas pēdējās paliekas no latviešu nacionālā simbola Daugavas. Jo arī manī tajā laikā sūrstēja šī pati arī klusā stabara grēta, tā stabara iznīcināšana, ko noteikti mūsdienās, kas mūsdienās nebūtu noticis, jo tikai totalitāras valstis ceļ šādas hidroelektrostacijas, bet ceļ apzināti līdz upēs, lai iznīcinātu tautas civilizācijas vērtības, tautas simbolus, lai parādītu savu varu, ka viņi var apturēt ne tikai upes, bet viņi var apturēt arī laiku. Un šis Daugavpilskais ir tāds turpinājums tam visam. Un tad tas ir atkal citas lekcijas tēmas stāsts. Mums satiekos ar Artūru Snipu, kurš ir pavisam nesen. Sestdien atvadījāmies, no viņa aizgājis jau aizsaulē. Viņam toreiz bija 37 gadi, man bija 28 gadi. Un mēs nolēmām, ka kaut kas jādara. Artūrs pie tam tajā laikā bija Ķeguma spēkstacijas mājiņas inženieris, kurš saprata arī no šīm hidroelektrostaciju lietām kaut ko no ekonomiskā absurda.
Un mēs uzrakstījām to rakstu, kas iegājis ir tādā Latvijas vēsturē, pasaules žurnālistikas vēsturē, kā diezgan hrestomātisks tāds publicistikas paraugs, jo pēc ilgas turēšanas redakcijā, jo raksts negribēja ļaut drukāt, redaktori, protams, saprata, kas var sākties. Ar dažādām viltībām tu izdodas publicēt 86. gada 17. oktobrī par Daugavas likteni domājot, un sākas pilnīgi neiedomājamies. Kad arī šī vienprātīgā padomju tauta priekš kaut kas sāk vārīties. Sāk nākt tūkstošiem. Tajā laikā mēs saskaitījām īsā brīdī, nedēļas laikā, 3-4 tūkstoši protestu parakstu Daugavpils Hess celtniecību. Tam ir rezonance arī visā padomju impērijā. Jo padomju impērijā kopš tās pastāvēšanas sākumiem, ieskaitot pat Maskavas kontrolēto sociālistiskā lēģeru telpu, neviens nav protestējis ne pret vienu komunismu projektu. Un piepeši ir. Un var redzēt, ka šajā brīdī Maskavas varēnē nezin, kā rīkoties. Mūsu publikācija tiek aizliegta, un es nezinu, vai šodien sociālās tīklos, vai kur Arturs Snipa mēģi bija publicējis tādu pavisam aizmirstu lapiņu, man atsūtīja bērni, kur ir krievu valodā rakstīts, ka Krieva laikraksts literatūra māksla pilnvarojas Daina Ivāna ar Arturu Snipu, tur visiem tēvārdiem kā vajag, vākt materiālus par Daugavas ielejas saglabāšanu publikācijai, jo mums, es atceros, ka mēs devāmies pie Literatūrai gazeta, tāda Krieva avīze, bija Latvijā speciālais korespondents cēl, mēs teicām, mūs vairs nelaiž nekur iekšā, mēs esam aizliegti cilvēki. Un tad mums izrakstīja šo pilnvaru, un tas mums drusku atvēra durvis uz dažādām iestādēm, lai vāktu tālāku informāciju, publicētos arī toreiz Padomju Savienības presē, jo Latvijas presē publikācijas bija uz brīdi pilnīgi aizliegts, ieskaitot pat Daugavas vārdu, jo mums ziņo Konditorijas fabrikas 17. jūnijas, zīmīgs nosaukums, vai ne? Konditorijas fabrikai saldumi, ja? Okupācijas datums, tagad Saburadze, ka viņiem ir aizliegts izlaist iepriekš ražotās cep vafeles ar nosaukumu Daugava, zilu papīriņu, vienkārši, lai cilvēks nekacinām. Tātad šī kompartija vara, čekisti, viņi mēģina saglabāt šo vienprātības ilūziju. Savukārt, kaut kur no apakšām laužas šie cilvēku protesti ārā. Un reizē ar to pierādās, ka ir cēlušies arī tie otrie, ka ir tie tūkstoši, un ka šo kustību vairs nevar īsti apturēt. Es vakar arī pieminēju, ka man to tikai tagad, kaut neilgi, pirms neilgi laika, pastāstīja kāda sieviete, kurai tēvs ir veccīmnieks, arī dzīvo šajā pašā Daugavas ielajā, un kurš tā arī ļoti pārdzīvojas, ka iznīcina to, kas tur ir palicis, arī tos veccīmnieku kultūras paraugus un sāģas un viņa dzīves telpas sagrauj šī jaunā komunisma celte, kurai nav nekāda ekonomiska un enerģētiska pamatojuma. Un viņš saka tā, nu jā, bet to Ivānu tūlīt arestēs. Paiet nedēļa nearestē. Tad viņš saka, tad nākošā nedēļa arestēs. Un nearestē. Un tur ir tas efekts, ka es arī pats sajūtu tajā brīdī, ka ir visa šī padomju mašinērija, KGB, kas ir visu laiku okupācijas laikus eksistējis, padomju milicija, kompartija, protams, kas zvana uz manu darba vietu un prasa priekšniecei, kā tam cilvēkam tik daudz laika, ka viņš var visādas šitādas muļķības avīzēs publicēt. Sāks kaut kāds spiediens, bet tā cilvēku masa, kas jau stāv mums ar Artūru aiz muguras, neļauj mums ķerties klāt. Mēs jau esam tādā zināmā drošībā. Un tad jau 87. gads nāk, 87. gadā šī cīņa noslēdzas ar panākumiem. Pirmo reizi Padomju Savienības vēsturē to novērtē arī citas tautas, jo pie mums mācīties, kā cīnīties pret Maskavas koloniālismu, brauc igauņi, Pēters Tomings, igauņu režisors pie manis ierodas un saka, kā jums tas izdevās? Mēs gribam organizēt igauņu cīņu pret fosforītu ieguvu. Arī Vissavienības tāda akcija bija iznīcināt visu Dienvidu Igauniju, ierīkot ar fosforītu apmetnes, lai tos pirmkārt izstumtu ieziemiešus, lai Padomju Savienībai būtu kaut kāds labums ekonomisks no tā. Un igauņi organizē pēc mūsu parauga. Kaut arī mums nav nekāds tas viss spontāni šie protesti notikuši. Rīko akcijas. Lietuvieši sāk parakstu vākšanu pret Kaišadoras hidroakumulējošo staciju, kas iznīcinātu Ņamunu. Ļoti līdzīgas kaut kādi tie procesi. Krievu zinātnieki atsaukdamies uz cīņu par Daugavu, sāk cīņu pret Ziemeļupju pagriešanu, jo bija paredzēts projekts, padomju militārisms, kas šobrīd gan Krievijas militārisms neko tā neatšķirs, bija izdomājis, ka jāpagriež Ziemeļupes uz Vidusāziju, jo tur ražo kokvilnu, kas strateģiskā izēviela militārām vajadzībām. Arāla jūra jau ir iznīcināta, bet viņi vēl grib pagriezt, iznīcināt visu Sibīriju, lai tikai varētu
stiprināt savu militārismu. Pilnīgi absurdais gadsimta projekts, kas sākts jau arī realizēt ir, un Krievu rakstnieks Sergejs Zaligins pēc tikšanās ar mums, viņš laikrakstā žurnālā Novija Mir, kas toreiz bija tāds populārs, ietekmīgs, un toreizējā jaunā padomju vadītāja, teiksim, Gorbačov tāds tūs cilvēks Zaligins, viņš speciāli nomaina jau tipogrāfijā vienu rindkopu, lai savā rakstā pret ziemeļu pagriešanu pieminēt arī to, ka cīņa pret Daugavpils spēku Latvijā bijusi sekmīga. Tātad visu laiku mēģinājām arī solidarizēties pret šo varu. 87. gads iznāk pie brīvības pieminekļa 14. jūnijā, mums Tautas fronts muzejā to var aplūkot šo visu procesu, arī kara muzejā, droši vien okupācijas muzejā tas redzams, šī grupa Helsinki 86. Mazi saujiņi cilvēki, ļoti drosmīgi cilvēki, kuri varbūt arī ļoti ātri noiet no šīs vēstures skatuves, bet viņi ir izpildījuši savu misiju. Viņi jau neko daudz neizdara. Viņi varbūt daži simti cilvēku klātbūtnē, kā mēs atceramies, nāk no Basteikala, un kad beigušies citiņbraucēju svētki, ko rīko Rubiks kompartija, lai kaut kādā veidā attālinātu to brīdi, kad cilvēki pienāks pie pieminekļa, un atritina plakāti, kas tajā laikā daudziem cilvēkiem tomēr neko neizsaka. 14. jūnija upuru piemiņai, kādu upuri. Nākošā dienā laikusos parādās raksti, ka tie ir nelieši, kas bijuši pie brīvības pieminekļa, jo viņi aizstāvot fašistus, tos sirmgaļus, tos zīdaiņus, tās sievietes, tos vīriešus, kurus vienkārši paņēma, sagrāba 14. jūnijā 41. gadā izveda, jo viņi joprojām pēc padomju klasifikācijas skaitās tautas ienaidnieki un noziedznieki. Un ka viņus vajadzēja vēl stingrāk. Pie tam parādās dažādi vēsturnieki attaisnojuši raksti, ka šīs represijas bija vajadzīgas, ka viss taču bija kārtībā un tikai tā varēja padomju vara nostiprināties. Tā taisnība arī ir, ka padomju vara tikai tā varēja nostiprināties. Bet atkal šis tas, ka ir šī grupa un ir daži simti, kas tur stāv aplaudē, un ir arī čekisti un viss, un viss aiziet. Nāk 23. augusts. Tā jau ir Helsinku, arī Lietuvas un Igaunijas Helsinku grupa un Latvijas grupas pirmā Baltiešu solidaritātes akcija, ka šādi protesti pret Ribbentrop-Molotovu paktu notiek arī Viļņā un Tallinā. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi. 87. gada 23. augustā, arī Tautas fronts muzejā var redzēt fotogrāfijas, es pirms, ka šeit arī ir, es tā tik ļoti neatceros visu ekspozīciju, jau ir drusku citādāina. Ap brīvības pieminekli, kurš jau tā ir, apjosts visas okupācijas gadus ar trolejbusu vadiem, un es arī bērniem to bieži rādu, kad atnāk un jautāju, vai es saprotu, kāpēc trolejbusu vadi. Kāpēc autobusiem visu laiku galapunkts, ka viņi riņķo. Bet uz šo 23. augustu dzelteni autobusi ir sadzīti ciešā lokā ap brīvības pieminekli. Šoferīšiem dota pavēle, mums fronts muzejā arī šī autobusa makets ir iekšā, ir dota pavēle spiest gāzi grīdā un taisīt melnus dūmus, lai tie tur nosmok, kas tur ies. Bet tomēr atkal grupa Helsinki 86 iziet un piemina Ribbentrop-Molotovu paktu, par ko arī lielākā daļa sabiedrības neko nezina. Jo skolā jau to nemāca. Arī man, kas dzimis pēc Otrā pasaules kara krietni, 50. gados, man taču visu mūžu ir mācīt padomju ideoloģiju, vajadzēja būt kārtīgam oktobrēnam, pionierim, komjonietim, komunistam, viss, jā, un vajadzēja mīlēt šo padomju dzimteni, es taču neko citu nezinu, visi slikti. Un tomēr nē, ir parādījusies paudze, tāpat kā tagad Baltkrievijā, kur nav mierā ar šo režīmu. Bet tad jau, kaut arī notiek jau aizturēšanas, notiek cilvēku sišana, daļa no protestētājiem aiztur dzīvoklī čekisti, tomēr jau ir 1000 cilvēku apkārt. 1000 cilvēku, kas vismaz ir klāt un stāv aiz tiem, kas iet pie brīvības pieminekļa. 87. neilgu brīdi pirms šī izgājiena Helsinkiešu pie brīvības pieminekļa mēs ar Artūru saņemam ziņu, ka kaut kur Maskavā ir nolēmuši apturēt Daugavpils Hests celtniecību, kas ir iesākta. Pilnīgi necerēta ziņa pēc tādas ilgas cīņas, jo mēs bijām iesaistījuši tur arī krievu zinātniekus. Rīgā notika PSRS biosfēras padomes sēde, ko mums izdevās ar dažu tādu slavenu krievu zinātnieku palīdzību norganizēt, kura atzina, ka Daugavpils Hests celtniecība nelietderīga, pievienot citu starpā arī, ka Pļavņu Hests celtniecība bijis noziegums pret dabu, arī pret latviešu tautu, bet tas šajā rezolūcijā, protams, nebija tajā laikā minēts. Un mēs tā saprotam, ka tāda nojausma ir, acīm redzot, šis paziņojums ir tāpēc, lai nolaistu tvaiku. Un tāpat kā tagad arī manevrē dažādi Lukašenko vara Baltkrievijā, it kā mēs piekopsimies, šodien mēs jūs sitīsim, bet rīt varbūt nesitīsim. Un neiet mājās, ja? Un ja jūs aiziesiet mājās, tad mēs jūs sitīsim visu laiku, jūs vispār vairs neiziesiet ārā. Apmēram tā pati taktika. Un arī novembrī, faktiski oficiāli jau parādās laikrakstos 5. novembrī pēc ministru padomes lēmums, ka tiek pārtraukta Daugavpils Hests celtniecība.
Tas ir diezgan graujošs fakts. To cenšas nepasniegt, protams, tā, lai visa presa par to rakstītu, lai visi zinātu, bet tas ir diezgan graujošs fakts visā šajā sociālismu nometnē, jo neviens projekts vēl nekur nav apturēts, ko Maskava ir nolēmusi. Pie manis tajā laikā griezās arī Ungāri un Slovāki, kur organizē protesta akcijas pret Maskavas iecerēto projektu celt Donavskais un apludināt Eiropas civilizācijas ieleju ar visām pilsētām, ar cilvēku mītnēm, kas ir dzīvojuši no akmens laikmetu tur, un viņi arī sāk vākt protestus, arī iedomājas atkal šie ekoloģiski, kā dabas aizstāvības protesti. Un piepeši Latvijā ir viss tas ir apturēts. Un cilvēki atgūst kaut kādu tādu pašpārliecinātību, ka kopā mēs kaut ko varam izdarīt. Sāk veidoties tādas dažādas politiskās organizācijas, grupas, politieslodzītie nāk ārā un organizēties, lai kaut ko darītu. Bet šajā plašajā spektrā vidas aizsardzības klubs dibinās ar to pašu laiku. Ir skaidri redzams tas, ka viena sīka organizācija, un atkal te runēt par vienotību pretrunām, neko neizdarīs. Ka visus pa vienam savāks, iepludinās čekus provokators iekšā, un to noteikti bija visās organizācijās, bija arī Tautas fronte noteikti, ja, arī par to nav nekādu šaubu. Bet svarīgi ir, tagad rodas tāda apziņas, pat nezinu, vai tā bija mūsu tautas apzināti izskaitļota, varbūt tā jau mums gēnos bija kopš lieliem dziesmu svētku laikiem, kopš strēlnieku laikiem, kopš tiem lielajiem brīžiem, kad mēs visi nācām kopā cīnīties par brīvību, ka vajag kaut ko darīt kopā, vajag kaut ko lielu. Un pamazām dzimst šī Tautas frontes ideja, kuras tiešo formulējumu neviens īsti joprojām nevar pateikt. Ir kādi gudrinieki, kas saka, ka Grūzijā kāds profesors, padomju profesors noformulē ideju par Tautas fronti, ka tā būšot atbalsts Maskavai Kremlim, Gorbačova politikai, jo Gorbačovs savukārt grib izrēķināties ar saviem pretiniekiem. Varbūt pozitīvā nozīmē, jo viņš ir vienīgais padomju valdnieks, kurš nešauj un neliek cietumā, ka viņš domā kaut kādām citām metodēm tikt vaļā no saviem oponentiem tajā laikā. Es par šādām idejām no Grūzijas un Kremļa un tālāk, es neko tādu neesmu dzirdējis. Es pirmoreiz ideju par Tautas fronti saņemu no Igaunijas, jo Igaunija 88. gada aprīlī rīko tādu visas Igaunijas talku, cilvēki iziet ielās, laukumos, iziet dziesmu svētku estrādē un nosauc to par Tautas fronti. Viņa vēl nav formulēta kā organizācija, bet tad tu kustība kā Tautas fronti. Rahvarinne. Tiek publicēti dažādi materiāli, literatūra un mākslā par šo Tautas fronti, un Latvijā arī ir vairāk runā par to, ka ir vajadzīga tāda lielāka, plašāka organizācija, ka mums vajag sekot igauņu paraugam, jo tie ir arī tā solidaritātes, ka mēs tomēr sekojam. Latvija tomēr ir visvairāk sovietizētā, visvairāk apspiestā, visvairāk militarizētā teritorija Baltijā. Maskava, un tur ļoti daudz pierādījumu vēlāk, acīm redzot, cer, ka Latvija vairs nekad necelsies. Ja necelsies Latvija, tad skaidrs, ka arī Lietuva un Igaunija paliks verdzībā, ar viņām tiks galā. Un tāpēc mums ārkārtīgi svarīgs ir tas, ko dara mūsu kaimiņi, ka tas iedvesmojošais paraugs. Un notiek, pamazām ir šī cīņa par vārda brīvību. Arī reizēm tā saka, ka Gorbačovs pasludina tādu glasnost politiku, atklātības politiku. Ka, tā kā jāpārtrauc cenzūra, bet cenzūra kā institūcija eksistē joprojām līdz pat 1990. gadam, kas augstākajā padomē atceļ Latvijas Republiku kā tāda institūcija. Ir it kā šī atklātība, bet mūsu rakstus publikācijas pa Daugavu aizliedz uz vienu periodu, bet mums izdodas publicēties Maskavā, kas izraisa lielu troksni un nemieru Latvijas kompartijas vadībā, kā viņiem izdevās to izdarīt, jo Maskavas toreiz tā kā vārds ir likums. Mums izdodas dažādi manipulēt un apiet šos vārdu brīvības aizliegumus, bet žurnālisti arvien biežāk, tā kā Viktors Daugavals saka, ceļas otrie un arvien drošāk sāk kaut ko publicēt tādu, kas nav varai tīkams. Un te ir arī jārunā par to, ka tas arī varētu būt atsevišķa tēma, Elita par to runāja, atmodas kontekstā, ka ir visu laiku paralēli notiek cīņa par vārdu un pulcēšanās brīvību. Neviens jau to nedeva. Baltkrievijas konstitūcija arī laikam visādi brīnumi ir sarakstīta, bet ja cilvēki necīnīsies, viņi neko nesasniegs. Nekādu brīnumu nebūs. Tas brīvības ir jāizcīna, un tāpēc arī notika šī cīņa par vārda brīvību paralēli, un tās varbūt tāda kulminācija šīs vārda brīvības bija 1988. gada 1.2. jūnija Rakstnieku savienības paplašināts plēnums, kur sanāk rakstnieki, komponisti, visi plaši žurnālisti, arī mēs žurnālistu savienībā spriedām, ko mēs darīsim, kā mēs uzstāsimies tur.
kur pirmo reizi ir translācija. Translācija gan atļaut uz noteiktu īsu laiku, jo es arī padomju laikos strādāju televīzijā, tur vajadzēja dot tādus vāciņus, tiešā translācija faktiski nebija. Bija iepriekšējā cenzūra un bija pēccenzūra. Un te nu ir pirmais gadījums, kad atļauj to translāciju. Nu, jo tur sēdēs taču komunistiskās partijas vadība, kas ir uzaicināta. Boris Spugo toreiz bija kompartijas vadonis, viņš nācis no KGB aprindām, no Maskavas bija, un Gorbačovs paļāvās, ka tas ir drošs cilvēks. Otrs kompartijas sekretārs, tāda bija tāda Maskavas uzrauga vagari, tāds bija Sobaļevs, kas piedalījās tur, nu, un tad arī Latvijas toreiz ideoloģiskais sekretārs bija Anatolijs Gorbanovs tajā visā kompānijā. Un Jānis Peters ir tas, kas ļoti gudri, diplomātiski būdams kompartijas biroja loceklis, un varbūt arī demonstrēdams to principu, ka tik baisu varu kā padomju impērija var salauzt tikai no iekšienes, ir tas, ka tā klusiņām un gudri organizē tādu konferenci. Un tur izrunā visu tās savu sāpi par latviešu tautas bojai, par valodas iznīcināšanu. 89. gada jau vēlāk seko tautas skaitīšana, kur padomju statistikas pārvalde ziņo, ka Latvijā ir 51% pamatautības iedzīvotāji, bet patiesībā mums saka, ka īstenībā ir mazāk, un šis skaitlis pateikts tikai tāpēc, lai nesāktos nemieri, jo pēc padomju likumiem ir jādod Latvijai autonomijas status jaunapildē, vispār arī pat kā savienotā republika, kas arī neko daudz toreiz nenozīmēja. Un tas viss tagad ir dzirdams oratoru runās. Nu, un, protams, varbūt tā kulminācija ir šīs kongresa otrā diena, kad Mauriks Vulsons pirmoreiz pasaka to, ko daudzi zina, bet lielākā daļa nezina, jo ir dzimuši pēc otrā pasaules kara un audzēt mucā pa spundi barot, nekur viņam nav bijis iespējas iegūt šo informāciju, ka izņemot naidīgās balsis, Amerikas balsi un brīvā Eiropa, kuras tepat Rīgā, kur tagad rotaļu laukums uz Krišņā Varona ielas, tad milzīgas antenas slāpēja visu ārzem raizcīs, lai tās nevarētu dzirdēt. Un Mauriks Vulsons tagad punktu pa punktam, būdams kā uzticams cilvēks, kompartijas lektors, Mākslas akadēmijas pasniedzējs, propagandas raidījuma redaktors, kurš stāsta par politiku šajā propagandas raidījumā, nu, pasaka šos sakrālos vārdus, ka Latvija ir bijusi okupēta, ka bijis Ribbentrop-Molotov pakts, par ko daudz nav zinājuši, ka saskaņā ar šo paktu ir notikusi okupācija, un faktiski tas izraisa tādu atkal, tieši tāpat kā Daugavas kampaņa, šie panākumi izraisa tādu spontānu protestētāju skaita palielināšanos pret režīmu, jo es domāju, tā sajūta ir manis bija, ja jau Mauriks Vulsons to pasaka, tad taču mēs visi varam. Ja viņam, kurš it kā ir režīma cilvēks, ir bijis drosme to darīt, kāpēc tad, lai nebūtu visiem pārējiem. Maurikam toreiz, Mauris pats stāstīja, ka toreiz viņa kāpņu telpa, viņš dzīvoja, kur tā Latvenergo birojas ir Strelnieku ielas, ir bijis noklāta ar ziediem, kad viņš nācis mājās. Bet no Mauriks arī bija tā maz detaļa pie tā stāsta, ko man vēlāk atstāstīs mūsu tāds mīļš universitātes pasniedzējs Ābrams Kleckins, ka Mauriks pienāk pirms tās runas pie Kleckina, te Radošā savienība plēnumā. Un viņš saka, Avruša, ko man darīt? Es te sagatavoju tādu par Ribbentrop-Molotov paktu, tādu runu, bet man teikt vai neteikt to? Un tas Ābrams saka tā, un viņš saka, Maurik, tu esi gudris, tu pats zinās, kā pateikt un kā izlocīties, ja pateiksi. Nu, viss, Mauriks tagad to norunā. Nu, tur bija tas slavenās epizodes, arī tas kronikās redzamas, ka Boris Spugo tajā brīdī paliek valsts kompartijas sekretārs, un sekotā viņa slavenais šņāciens Maurikam. Maurika, nu, krievalodā, protams. Maurika, tu nogalināji padomju Latviju, kas arī pilnīgi taisnība, jo patiesība nogalina dažādas melu impērijas. Bet tagad Ābrams stāsta nākošais ir, ka tagad viņu uzmeklē Boris Spugo, kurš ir bijis viņa skolas biedrs. Un Boris Spugo tagad saka, Auruša, ko man tagad darīt ar to Mauriku? Un Ābrams saka, nu es viņam saku, nu Boris, tu taču esi gudris. Tagad tu zinās, kā Maskavā paskaidrot. Nu jā, un tā tas aizgāja un pamazām, lai arī padomju vēsturnieki centās noliegt šo faktu, tas faktiski kļuva par vienu no dzinuļiem mūsu revolūcijā un vienu no mūsu vienotājiem, jo tas faktiski radīja vēl toreiz, kad mēs pat nezinājām tādu ideju par
mēs, es teikšu par sevi, varbūt cik to zināju, nezinājām ideju par to, ka Latvijas Republika dzīvo joprojām, ka ir kontinuitātes princips, kas no starptautiskā tiesību viedokļa. Šis Ribbentrop-Molotov pakts mums ļāva visiem ar to saliedēties, jo mēs esam nelikumīgi okupēti. Un faktiski ļoti daudz tālākās lietas, visas ieskaitot arī Baltijas ceļu, viss risinājās ap šo Ribbentropa-Molotov paktu, ap šo noziegumu, jo mēs cenšamies tagad novērst šī nozieguma sekas. Un, protams, pie šī rakstnieku savienības plēnuma, tad ir pirmā reize, kad Viktors Avotiņš uzstājoties tā piemin, Avotiņš tāds revolucionārs cilvēks, lai zinātu, ja viņš ļoti īsti pieslēdz kādām jaunām kustībām, pēc tam viņš saka, jūs visi esat renegāti un dodas kaut kur citur, pilnīgi pretēji. Ja? Tāds psihiskā īpašība viņam tāda ir. Bet viņš toreiz pasaka, ka vajadzētu, lai arī Latvijā dibinātu Tautas fronti. Tas tā kā nepaliek sadzirdēts īpaši, bet jau jūnija beigās, un tur arī vēl dažādi notikumi, 88. gads ir ārkārtīgi piesātināts. Tas ir tas laiks, kad mēs saprotam, ka mēs esam nācija, ka mēs sākam vienoties, ka mēs sākam mosties, ka mēs saprotam, cik dažādi ir bijuši mūsu uzskati, cik smagi ir bijusi mūsu vēsture. Un tur seko tāds fakts, ka šajā pašā padomju perestroikas kontekstā pārbūves Gorbačovs organizē partijas 19. konferenci, kurai jānotiek ir jūnija pašās beigās, jūlijas sākumā. Un šīm konferencēm, tā kā Padomju Savienībā, to arī jums bērniem notiek grūti izstāstīt, ir saprast, ka nekāda valdība, nekāda parlamenti nevadīja valsti. Valsti vadīja komunistiskā partija, kas bija konstitūcijā ierakstīts. Un to, ko nolēma komunistiskā partija, tas visiem jāizpilda. Un tagad Gorbačovs nolēma izmantot šo komunistisko partiju kā instrumentu, lai panāktu lēmumus par labu savām reformām. Un sākas it kā pirmo reizi tāda, nosacīta brīva delegāta izvirzīšana uz šo komunistiskās partijas 19. konferenci. Un padomju jauns redaktors Andrejs Cīrulis, un bija tāds krievu laikraksts, ļoti populārs Padomju Savienībā, Svetskaya Molodjoša, kur bija Andrejs Blinovs redaktors, publicē aicinājumu nepaļauties uz to, ko iesaka partijas centrāla komiteja, bet cilvēkiem rakstīt. Ja jau atklātība rakstiet, to jūs gribat uz šo partijas konferenci. Un tur savēl cilvēki pieprasa tādus cilvēkus, kādas partija nemaz nevēlas redzēt Latvijas kompartiju, bet viņi ir spiesti piekāpties. Iekļūst arī citi cilvēki. Un pirms tieši šīs partijas konferences pie manis atnāk Arturs Snips, dažas nedēļas kā jau aizgājis viņa saulē. Un Arturs man atnes tādu papīru lapiņu, tas ir vēsturisks dokuments, mūsu muzejā, tas ir Tautas frontes muzejā, kur ir drukātā veidā aicinājums tāds īsts dibināt Tautas fronti kā organizāciju Latvijas brīvības atjaunošanai, un ir parakstījušies, man liekas, ka 18 cilvēki to ir pārbaudīt, bet viss tā uzdrukāts un parakstīts, un it kā tas noticis ir Viktora Avotiņa dzīvoklis, šī manifesta parakstīšana. Pirmais Tautas frontes dibināšanas manifests. Arturs saka, tev arī jāparakst, jo es nebiju tur tajā sanāksmē, un tad tajā oriģinālā redzams ir, ka es ar rokas ierakstīšu vienkārši savu vārdu uz vārdu. Bet nekas nenotiek. Feliks Zvaigznons, toreiz tāds gaišs cilvēks, skolotāja avīzes, tas bija tas dīvainais laiks, kad piepeši viena resoriska avīzes, skolotāja avīze, kļuva par populārāku avīzi, jo tur bija redaktors dzējnieks, drosmīgs dzējnieks, faktiski diezgan antipadomju noskaņots cilvēks, visdrosmīgākais no visiem redaktoriem, un šī avīze iegūst milzīgu tirāžu. Ne jau par to, ka uzrunā skolotājs, bet par to, ka viņš atļaujas publicēt to, ko citas avīzes neatļaujas, un acīm redzot arī cenzūra kaut kā nepievērš uzmanību. Kas tur tāda maza tāda skolotāja avīze, tas nekas nav. Ar Feliksu mēs vienojāmies, ka viņš publicēs šo manifestu, bet jau pēc brīža, kad jāiet avīze tipogrāfijā, man zvana kompartijas ideoloģiskais sekretārs, toreiz Anatolijs Gorbanovs tas bija, bet viņš tā ļoti pieklājīgi. Viņš saka, Daini, jūs esat parakstījis tur tādu manifestu, un, zināt, jūs esat sliktiem cilvēkiem, esat to parakstījis. Tur bija Juris Rubens mācītājs un visdažādākie, bet toreiz tādi pilnīgi disidenti, ja, tādi pretpadomju cīnītāji. Un mēs nevaram publicēt, nevaram atļaut. Viņš tā ir kā, bet piezvana, lai attaisnotos, kāpēc ir aizliegta publikācija. Feliks Zvaigznons izlaiž avīzes pirmo reizi Padomju Savienībā ar balto planku atstājot vietu. Vēlāk uz kaut kādu skolotāju kongresu Maskavā viņš vēta, tur to avīzi izķēra kaut arī viņa latviešu valodā, jo visi gribēja redzēt tādu brīnumu, ka ir padomju sistēmā izlaist avīzi ar šo balto planku. Un tad veidojas kaut kāda, es domāju, Feliks, Viktors Daugmals, tā bija no vārds Viktors Avotiņš
un Arturs Snips, un daudz cilvēku apkārt veidojas kaut kāda kopības starp mums visiem. Cīņā par Daugavu mums izveidēs ļoti ciešas attiecības Latvijas zinātniekiem, Latvijas zinātņu akadēmija, Rita Kukaine, Jānis Graudons, mums izcilākais arheologs un vēsturnieks, kur it kā ir varas atzīt, jo viņus jārespektē, tāpēc, ka viņi ir augsts savas jomas speciāli zinātnieki, bet tajā pašā laikā viņi ir tādi īsti, varbūt Latvijas patrioti, un viņu iesaistīšanās pāriešana šajās jaunās kustības, kas vēl nav formulēta pusē, ir arvien spēcīgāka. Bet, Tautas frontes paziņojums nav publicēts, un tad, saprotot, ka tas process ir nenovēršams, un te ir varat atbilst to jautājumu, vai Tautas fronti dibināja komunistiskā partija, ko bieži saka, un čekisti, kompartija iespējams nolēma, ka vajadzētu procesus vadīt. Un otro manifestu arī uzraksta cienījumi Latvijas cilvēki, tur ir Margarita Kostaņecka, tur Jānis Peters parakstījis par Tautas frontes dibināšanu. Man arī piedāvā, bet es vienkārši principēc atteicos, jo ja slikti bija tie, kas pirmo parakstījis, teicu, es otro neparakstīšu manifestu. Bet jūlijā parādās otrs manifests, jo faktiski ir liela praktiska nozīme. Jo to ir, ka parakstīšu varai pieņemami cilvēki, lai arī ne šo varu atbalstoši klusībā cilvēki. Un sākas šī Tautas frontes organizēšana. Es mēģināšu pārskatīt, vai metapielēs pārāk ilgi, jūs neaizskavēt, lai jautājums varētu uzdot. Un tad iezīmējas varbūt tas, kas atkal ir mūsu tēma, šī Tautas frontes pretrunas un vienotība. Tā fronte ir dibināta tikai lai vienot, visdažādākās organizācijas, visdažādākos spārnus, visdažādākos uzskats vienam lielam cēlam mērķim. Es to sākumā formulēju tā klusībā, mēs visi, kā mūsu tautas izdzīvošana, kā mūsu cilvēku tiesības un brīvības, kas tajā laikā nebija, kā likuma vara. Mēs vēl nesakām, ka tā ir brīva Latvija, jo viss ir pilnīgi neskaidrs, kādā veidā tas varētu notikt, kā mēs varētu atbrīvoties, bet mēs zinām, ka mums ir jātiek vaļā no šīs padomju impērijas, no šī koloniālisma, un nav zināmi veidi, kā to izdarīt. Un arī tajās organizācijās, kas saplūst iekšā Tautas frontē vai organizāciju iedīgļos, arī ir dažādākie viedokļi. Vides aizsardzības klubā cits, Helsinkiešos, kur arī ieplūst kaut kas cits, sāk dibināties Latvijas Nacionālās neatkarības kustība, kaut arī tā formulēs konstitucionēs daudz vēlāk, bet, jo viņiem liek visādas šķēršas ceļā, lai šī organizācija nodibinātos. Arī šie cilvēki ieplūst iekšā šajā Tautas frontē. Izveidojas spontāni, un te ir tāds līdzības ar Baltkrievijas pašreizē revolūciju. Viņiem gan ir drusku trakāk, jo viņiem visi līderi ielikt cietumā iespējami, viņiem aizliegts visas organizācijas, bet Baltkrievija ir ārkārtīgi spēcīga inteliģents kultūras cilvēki. Tur ir pasaules klases rakstnieki, kas vakardien tur pieminēja, daži man šodien vienkārši nav laika, ja tas, kas man ir atklājums, kuri ir uzturējuši tādu pretestības un brīdomības garu, kādu pat mēs varētu šobrīd apskaust. Un mums arī tas viss kaut kur ir, un tieši tāpēc Tautas frontes dibināšana sākas Rakstnieku savienībā. Rakstnieku savienības paspārnē Jānis Škapars, kurš tajā laikā ir izsviests no literatūras mākslas, jo vara redz, ka literatūra māksla ir bīstama avīze, sevišķi pēc publikācijas par Daugavu, un mēģina nosviež vienu redaktoru, lai ieliktu citus sev pieņemamus, jo domā, ka avīze paliks paklausīgāka. Škapara aizsūta, kā parasti tas ir, tas sauc par nomenklatūras kapsētu tādas vietas, parasti partijas darbiniekus, kas ar kaut ko neizpatīk varēja padomju laikā sūtīja vai uz muzeju par direktoriem, tā piemēram Dabas muzejs dabūja Vili Krūmiņu, nacionālistu vadītājs šos komunistu sacelšanās laikā par direktoru. Literatūras muzejs, toreizais Raiņu muzejs, dabūja izcilu direktoru Hermanu Kalpiņu par direktoru, kurš arī bija kultūras ministrs, bet viņu nosvieda kā nacionālu komunistu un nosūtīja trimdā uz šo literatūras muzeju. Un Škapars ir tieši tāpat nokļūst Rakstnieku savienībā par konsultantu. Vispār Latvijas vēsturē izcilākais redaktors, kurš prata strādāt arī profesionāli, ne tikai politiski un godīgi kā žurnālists, bet kurš prata fantastiski organizēt žurnālistisko darbu. Domāju, lielie spēcīgie visi Latvijas žurnālisti ir izauguši tieši no viņa. Sarmīta Elerta diena, tā ir pilnīgi Škapara skolniece. Arī manas publikācijas sākas literatūra mākslā, kas arī ir redzēt kā šī padomju sistēma, un es kaut kad, laikam, tad man tas stāsts bija pavisam tāds cits atkal, kā es nokļuvu pie Škapara, jo es biju publicējis ar Sarmītu Elertu, kura mana kursabiedrene, viņa vadīja nodaļu kino, es publicēju tādu recenziju par lielajam Tēvijas karam veltīto
uzvedumu festivālu Latvijas televīzijā, kur es uzrakstīju ne tā, kā vajag. Vispār par šiem svētkiem, par festivālu. Un man izsauc Škapars pie sevis. Es domāju, tādu pateiks, ka jaunais cilvēki lasieties, jo mums ir nepatikšanas. Un es ieietu kabinetā, tur tāda liela kabineta bija. Škapars sēž tā kā tāds izspūrušiem matiem, skatās man cieši un saka, jaunais cilvēki, jūs sacēlāt lielus putekļus Kompartijas centrāla komitejā. Mēs jūs uzaicinām jums sadarboties. Nu, un pēc tam vēl sekoja par Daugavas likteni, domājot tāds, Škapars to vienmēr piemin, tāds viens no maniem rakstiem, katram savs jāiemzirdziņš par padomu literatūru kritisks, kas arī izraisīja milzīgi rezonanci. Tā kas, bet Škapars faktiski par visu to dabūja samaksāt, jo viņš ir visus mūs piesēdis, un viņš tagad tur sēž, nu, konsultē kaut ko. Nu, Škapars ir nemiera gars, viņš ir pilns enerģijas, viņš dodas pie Džemas Skulmes, tur viņš satiek Sandru Kalnieti, un tie ir tie cilvēki, kas pamazām sāk organizācijas reģistrācijas darbu, melno darbu. Sāk pievienoties brīvprātīgi. Ja? Parādās paziņojums cilvēkiem pieteikties Tautas frontē. Un piepiši orgkomiteja mane, ka notiek kaut kas dīvains, ka tūlīt pat Tautas fronte būs vismasveidīgāka organizācija un pārsniegs Kompartijas skaitu, bet nevis tādā labā nozīmē. Tautas frontē iesniegums uzrakstījuši kolektīvos iesniegumus, armijas daļa numur 2084, militārais uzņēmums Alfa, uzņēmums Sarkanā zvaigzne, kolektīvos. Nevienu uzvārdu, tikai partijas sekretāra paraksts, mēs iestājāmies Tautas frontē. Un skaidrs ir viens, ka uz Tautas frontes kongresu, kā delegāti, tur 1000 cilvēks var izvirzīt, nokļūs tikai partijas sekretāri. Un acīm redzot, tā ir partijas taktika. Pārņemt savās rokās Tautas fronti. Un tad nāk šī ideja komitejā, ka mēs neatļausim iestāties kolektīvi, ka katram jāuzrakst iesniegums. Un viss šis process aptrūkst, cilvēki raksta individuāls iesniegumus un pēc teritoriālā, pēc skaita, no skaita pārstāvniecības sūtos delegācijas uz Latvijas Tautas frontes kongresu, dibināšanas kongresu. Un dibināšanas kongresā, kas sanāk 8. un 9. oktobrī, es varētu teikt, ir visdažādākie cilvēki. Ir kliedzēji, bļāvēji, ir tādi, kas nevar viens otru ciest, ir hiperaktīvi cilvēki un ir pasīvi cilvēki šajā kongresā, ir no dažādākajām organizācijām pārstāvēti, bet tomēr lielākā daļa, kuras apvieno kaut kādas tādas brīvas Latvijas un pašcieņas ideju kopā. Kongresā ir, protams, iekļuvuši arī tie, kuri ir pret kaut kādām pārmaiņām Latvijā. Viņi ir iefiltrējušies, jo, kad mēs balsojam par darba kārtību kongresa zālē, lūdzu seko priekšlikums, ka mēs nedrīkstam par tādu darba kārtību, tad pieņemt rezolūciju projektu bija par latviešu valodas statusu, par brīvām vēlēšanām, to nedrīkst. Vajag darba kārtību organizēt kā atbalstu komunistiskai partijai. Un tad, kad kongress vairākus nenobalso par šo darba kārtību, apmēram 20 cilvēki demonstratīvi iziet no zāles. Tie ir nākošie Interfrontes dibinātāji no Civilās aviācijas inženieru institūta, acīm redzot, viņi bija arī čekas organizēti, kaut kad es domāju, ka čekas cilvēki palika arī tajos, kas palika zālē. Čeki jau nesnauž, bet redzēt arī tur šīs toreiz komiskās iestādes, teikt, komiskās jau tajā laikā, un es tā kādu lomu nevar pārvērtēt, jo tie vīri bija atdeši strādāt slepenībā, absolūtos komforta apstākļos, izlemt, kuru spīdzināt, kuru sist, kuru iebiedēt, kuram laupīt iespēju strādāt, nu kā man zvanīs darbu, piemēram, visu laiku šantažēja man darba vadītāju, tur strādāju tādā grāmatu izdevniecību komitejā, ka šim jaunam cilvēkam te nav vietas, es arī dabūju aiziet no šī darba, pēc Daugavas raksta. Dažādām metodēm viņi strādā, bet piepeši viss sāk notikt atklātībā, tiešās translācijās, lēmumi tiek pieņemti ļoti ātri, un šie nabadzīņi tajā stūra mājā sēdēdam, kur tagad valsts nekustamā īpašumu pārdot, viņi jau nesaprot, kā rīkoties. Nu, varbūt viņi ir, daži saka, ka viņi ir gudri cilvēki bijuši, kaut arī čekai ar kadriem, jūs jau to zinat, ka bija ļoti lielas grūtības, jo tas arī Maskavas dažādās zinātnieku publikācijās rakstīts, jo tur ir liela pretruna. Ja viņiem jāpieņem uzticama varai, tie, kas tic komunismam, tad mums varbūt tic komunismam tikai idioti. Un no vienas puses viņi tādas nevar pieņemt, un no otras puses viņi nevar pieņemt atkal galīgos idiotus, tādus, kas netic, kas ir pret šo režīmu. Tāpēc viņiem ar šo kadru izvēlu noteikti bija liels grūtības, un tāpēc arī viņiem notiks šķelšanās tur iekšā. Bet, respektīvi, viņiem vairs nav varas pār to, kas notiek.
Un arī, protams, nevar pārspīlēt to, ka Čeka visu darīja un organizēja un provocēja, jo bija jau ļoti stingra hierarhija kopš Padomju Savienībā, kopš mēģinājuma, kad Staļina laikiem, vēlāk Hruščovs nākot pie varas, ļoti stingri tika ieviests princips, ka visu kontrolē kompartija, jo čekisti bija vienkārši tikai viņu sētas suņi. Viņam nebija tik liels varas, jo Hruščovs un vispārējie, kas bija ap Staļinu, ļoti labi saprata, ka nedrīkst dot pārāk lielu vaļu. Šī čeka jau tad sāks visus novākt no viņiem. Tāda partija šai kolektīvai partijas vadībai var. Un šajā Tautas frontes kongresā tad varbūt arī tas redzams arī translācijās, ierakstos, tas arī publikācijās par Tautas fronti šobrīd atrodams, tad faktiski parādās viss tas, kas ir sakrājies par šiem gadiem pilnībā. Viena liela nozīme, ko Tautas frontes kongress pieņem, un kas arī ir tā nozīme, kas mūs vieno, tam bija ārkārtīgi svarīga nozīme, bija tas, ka tiek pieņemta vienota programma. Es arī vakar to pieminēju, un es šādi pieminu, ka visām masu kustībām, gan tā kā Baltkrievijā, gan arī kā Hongkongā, mums vienreiz viena Hongkongas doktorānta par to bija runa, kas nāca Tautas fronti, un viņa pētīja mūsu piemēru, jo mūs izmanto kā metodiku Latvijas nevardarbīgo pretestībā ir citas tautas. Un tad mēs runājam par to, kāpēc Hongkongā izdzināja tos studentu tūkstošus pirms dažiem gadiem. Vienu mēnesi, divus, viss izklīst, un nekas nenotiek. Tāpēc, ka viņiem nebija programmas. Un mums bija ļoti svarīgi, ka Tautas frontē bija programma, ko gudrākie prāti. Protams, šī pirmā programma bija ar zināmu demagoģiju, ar zināmu liekulību, apzinātu, jo mums nebija cits iespējas. Organizāciju vajadzēja reģistrēt, tur bija šis atbalsts komunistiskajai partijai. Kaut arī tā komunistiskā partija bija tā kā Gorbačova partija, jo mēs jau nevarējām uz ko citu paļauties, ka tikai Gorbačova reformas būs tas, kas dos grūdienu arī nacionālas atbrīvošanas iespējām Latvijā. Un mums izdodas šajā kongresā ar ļoti lielām grūtībām, ar ļoti lieliem strīdiem, jo ir tie, kas boikotē no labās puses uzbruk šai programmu, no kreisās, kā tas normāli visur. Un faktiski tas ir liels pārbaudījums, jo vēlāk, ka man ir nācies runāt ar kompartijas cilvēkiem, ka ir bijušas ļoti lielas cerības, ka mēs kongresu nenoturēsim. Tāpat kā tagad Baltkrievijā, Lukašenko cilvēki runā, tie ir muļķīši, kas tur ir, ja? Viņi taču neprot neko, viņi nevar norganizēt. Mēs tikai esam vari. Ka mēs vai mēs saplēsīsimies, vai mēs neko jēdzīgi tur neradīsim, un tāpat viņi gūs virsroku. Un es domāju, par spīti tam visam šo programmu izdodas pieņemt ar ļoti lieliem strīdiem. Programma ir pieņemta. Es arī, tad, kad man ievēlēja par Tautas frontes priekšsēdētāju, tajā runā pēdējās, es domāju, ko teikt, un es teicu, ka mēs esam pirmo reizi, tā saucamajā Latvijas PSR, ir notikusi parlamentāra sēde. Mēs taču neviens neesam parlamentārs un piedzīvojuši. Arī tajā laikā vecāka gājuma cilvēki kopš 34. gada Latvijā, kopš apvērsuma, nezinu, kas ir parlamentārisms. Mēs neesam dzīvojuši diskusiju apstākļos. Mēs neesam varējuši demokrātiski kaut ko lemt, un mēs esam novadījuši. Un tas jau ir ārkārtīgi liels panākums, ka mēs to esam izdarījuši, un ka mēs jau esam kļuvuši par tautu, kura var sākt kaut kādu parlamentāro brīvības atgūšanas ceļu. Es to apzināti piezinu šo parlamentāro, jau ar Tautas frontes pirmo kongresu, jo vēlāk atkal pēc ļoti lieliem strīdiem mums nākas, mēs pieņemam jau tā kā politisku formulējumu, ka mēs ejam parlamentāro, nevardarbīgo, neatkarības atgūšanas ceļu, par ko arī bija Tautas frontes iekšēn liela strīdi. Arī par līderiem, jo Tautas frontē sapulcējas gan nacionāli radikāli spēki, politieslodzītie, kuri ir sēdējuši, gan cilvēki, kuri ir ļoti radikāli un uzskata, ka tūlīt pat mums jāapsludina, ka mēs esam brīvi un ka mēs nedrīkstam ielaisties nekādos dialogos ar komunistiem. Tā pašā laikā tur arī komunisti, es nerunāju par komunistiem nomināli, bet aparāta cilvēkiem no kompartijas arī pie šīs Tautas frontes, kuri aicina uz kaut kādu mērenību, varbūt arī tādu pārmērīgu mērenību. Un ir svarīgi tad, kas vadīs to Tautas fronti. Jūs zinat, tā vēsture stāsta, ka es tiku ievēlēts par Tautas frontes pirmo priekšsēdētāju. Es uz šo kaut ko tādu nebiju gatavojies, kas arī varbūt ir tāds paralēli ar Baltkrievijas revolūciju, ka visi saka, viņiem tak nav nekā, kas tur pārņem var radīsies. Es biju žurnālists, pazīstams, jā, diezgan pazīstams pēc publikācijas par Daugavu.
Tautas fronts kongresā es varēju arī nebūt, jo es tagad domāju, var tādu gudru ziņu. Man Latvijas komunistas centrāla komiteja piepeši paziņo, ka viņi man grib uzdāvināt braucienu uz Grūziju tajā laikā, nu, kad ir Tautas fronts kongress. Nu, es neaizbraucu uz to Grūziju, tātad es pēc varēju aizbraukt, varēju nebūt. Tāda kā žurnālista braucienu. Un ar savu draugu Artūru Snīpu mēs jau tā vairāk kongresa gaitā, mēs arī esam tā pašā eiforijā, kā visi kongresā, bet mēs tur noejam kafejnīcā, tur bija kongresam apakšā, tur pasēžam pie kafijas, parunājam, papļāpājam, ejam pie citiem draugiem. Nu, neesam tie, kas tur kā tribīnē un kaut ko tur rosās, jo es uzskatu, ka mēs esam tā kā atbalstītāji, bet mums ar šo organizāciju, protams, tādā iesaistas veidā nav nekāda īsta sakara. Un sāka šo kandidātu izvirzīšanu. Nu, tur no tiem, ko es atceros, bija Juris Bojārs, un visi cerēja, ka Jānis Peters, bet Jānis Peters jau pašā sākumā saka organtēja, ka viņš nevēlas uzņemties. Un es domāju, ka viņš to darīja pareizi, saprastams, viņš bija kompartijas biroja loceklis, un viņš dabūtu gan no vieniem, gan no otriem pēc tam, ja viņš būtu uzņemto šo Tautas frontes vadību. Viņš ir uzņēmies to risku, atbildību un diplomātiju novadīt Tautas fronti līdz kongresam. Un citu kandidātu nav. Jānis Škapars un Kalnieks stāsta, ka viņi aizēja gulēt vēl iepriekšējā vakarā pēc frontes kongresa, viņi pārliecināja, gan jau Peteru pierunās. Peteru pierunās, neviens nezina, kas notiks. Peters esot ieminējies, to viņš vēlāk raksta, viņš ieminējies viņiem, bet varbūt varētu tādu Dainu Īvānu. Visi organtēji, nu, ne organtēji, bet to Sandra man saka, un Škapars, ka viņi kategoriski, nu tas taču puika, viņš taču neko nevar vadīt. Viņš nav organizators. Nu, un tā arī palicis viss. Nu, tur Juris Bojārs, tāds Juris mums bija toreiz tāds spilgts, viņš joprojām vēl dzīves ir. Viņš tā kā uzņēmās vadīt ļoti strikti tā, gandrīz diktatorisku programmas pieņemšanas procesu, viņš arī iekaro zinām autoritāti, viņš bija kļūt par Tautas frontes priekšsēdētāju. Bet pirms Tautas frontes notiek vēl viens notikums, kas varbūt izšķir šo likteni. Un tas ir atkal runa par tām nozīmīgajām, simboliski vienojošām akcijām. Domājot, kā uzsākt šo milzīgo notikumu, mēs uzskatām, ka pirmo reizi pēc 50 gadiem latviešu tauta kā strēlnieki karā ceļas un iet ar kailām rokām, bet iet cīnīties. Un tas ir kaut kādā veidā jāsāk. Un Arnolds Klotiņš, muzikologs, arī Tautas frontes dibinātājs un viens no vēlākiem valsts priekšsēdētājiem, viņš ierosina, viņš saka, mums taču nav bijis padomu laikā nevienu dziesmu svētku. Jums liekas, ka ir dziesmu svētki, bet ja mēs paskatāmies padomu laika dokumentus, tad vispārējie dziesmu svētki netiek atzīti par dziesmu svētkiem. Kaut arī svin 73. gadā dziesmu svētku 100 gadu, 973. Sākot ar pirmajiem Staļina dziesmu svētkiem, tūlīt pēc kara, 46. vai 49. gads, tagad varu samelot. Es taisīju filmu par šiem dziesmu svētkiem, bet es visu no galas neatceros. Notiek pirmie padomju Latvijas dziesmu svētki, veltīti lielajam Staļinam. Tad notiek nākošie padomju Latvijas dziesmu svētki, veltīti lielajam Ļeņinam. Tad notiek veltīti lielajam Tēvijas karam. Dziesmu svētkos, kā mēs 85. gadu piemēram skatāmies kronikas, maršē padomju armija, tauta dzied, etad ģeņi pa biedi. Un ir tikai dažas latviešu dziesmas. Es tur citu dziesmu ar dalībniekiem, kad filmu taisījām tā runājis, vai jūs atceraties, ka tur bija 2/3 Krievu padomju repertārs? Viņi neatceras. Jo cilvēki selektīvi izsviež nepatīkamo, jo visi tie dziedātāji jau gāja dziedāt, lai nodziedātu to gaismas pildēgās, kur arī aizliedz vairākos dziesmu svētkos. Un Arnolds tāpēc saka, nu tad uztaisīsim pirmos savus dziesmu svētkus, politiskos dziesmu svētkus. Un te arī ir tā lieta, ko mēs bieži tad aktieri mums saka, tad, ka vai mākslinieki, nu, mums ar politiku nav nekāda sakara, nejauciet mākslu ar politiku, muļķības. Mākslē nav jēgas, ja tā nerunā politiski, ja tā nerunā par sabiedriski svarīgām lietām, ja tā neattīra cilvēku dvēseli būt godīgam un iestāties par taisnību. Un tāpēc arī ir šī politisko dziesmu svētku ideja, nacionālo dziesmu svētku ideja. Arnolds Klotiņš sastāda repertāru kopā ar mūsu ģeniālāko dziesmu svētku režisoru Pēteru Petersonu, kur ir pirmo reizi 50 gadu laikā, ko mana paudze vēl nekad nav dzirdējis, tikai latviešu nacionālās dziesmas. Dziesmas, kas iekustina mūsu dvēseles. Nu, ieskatot arī tādas vairāk estrādes žanra dziesmas, kā Ievas akurāteris palīdz Dievs visai latviešu tautai. Jūs zināt par to viņas vēsturi, ka viņai to anglikāņu baznīcā, starp citu, Daugavas aizstāvības pasākumā, tas bija 86. gads, anglikāņu baznīcā, viņai bija koncerts.
Un tā Anglējā baznīcas toreiz direktora teica, Ieviņa, tikai nedzied to dziesmu par Stabarogu, Māra Putiņa dziesmu par Stabarogu grēku. Būs nepatikšanas. Par Daugavtu nedrīkst dziedāt neko, jo Daugava ir aizliegtā tēma. Nu, un tā Ieva saka, un es tagad domāju, ko lai dzied. Nu, viņa saka, nu tad no ritmaņa atsūtīšu tādu dziesmu, palīdz Dievs, tad es nodziedāšu to. Un tā aizgāja tāda dziesma, protams, skanēja arī Meža parka manifestācijā. Un runas, un šīs politiskās runas. Akadēmiķa Stradiņa runa par to pilienu, kas drupina akmeni, un mēs saprotam, ka drīz sadrupinās. Māras Zālītes runa to metaforu par bāriņu tautu, ko daži pieņem, daži nepieņem, bet spilgti spēcīgas runas. Arī kompartijas sekretārs Vāgris tiek izsaukts ar leģendāriem vārdiem, ka viņš Latvijas tautei neko ļaunu nav darījis un nedarījis, par ko visi smīkņāja, bet tai pašā laikā tas bija kaut kas drosmīgs no kompartijas sekretāra. Pirmo reizi vēsturē pateikt, ka viņš neko ļaunu savai tautai nedarīs, jo kompartijas mērķis bija darīt ļaunu savai tautai, tāpat kā tagad Baltkrievijā to dara Lukašenko režīms ar saviem bandītiem. Un tad ir tā mana runa. Un man toreiz bija tā, ka es biju septembrī dzēsdienās, es runāju mazajā ģildē, tur bija tāds stāvgrūdām pilns sarīkojums, kā par dzēju, un es nolasīju tādu mazu eseju Lūkšanu mātei Latvijai. Un tūlīt pat šo eseju no manis palūdza Feliks Zvaigznots skolotāja avīzē publicēšanai. Momentāli viņš jau bija salicis, kā parasti, ienāca kompartijas cilvēku un čekas, un šo eseju izņēma ārā no tipogrāfijas. Bet izņēma ārā, jo viņa jau bija nodrukāta, bet avīzē nelaida iekšā, izņēma kā bloku, un piepeši tagad starplaikā es redzu, ka tā saņurcīta lapiņa, viņas kāds pāris bija, kur tā runa ir iespiest iet no cilvēkiem no rokas rokā. Un tad man vienkārši iešāvas prātā, ka es to pašu varētu norunāt arī, drusku savādāk arī tā Meža parka manifestācijā. Un tad ir atkal tas stāltēju. Tur 100 000 cilvēku varēja būt visi estrāda bilde, visi no malām brauc, kāds varbūt atceras to. Televīzijas tiešā translācija, jo mēs beigās sarkomiteja izlēmējām, ka mēs aicinām arī kompartijas bosus, no sākuma bija doma viņus neaicināt. Un tur arī visu laiku mums bija dilemma tajā. Aicināt viņus vai nē, šādā nevardarbīgā revolūcijā. Jo no vienas puses mums jāparāda, ka mēs neesam ar viņiem, esam nost. No otras puses bija tāds ierosinājums, nu, ja mūs tagad aplenc un bliež virsū, jo tad vienā brīdī varēja visu atmodu iznīcināt, jo mūs tur aplenkt un saņemtu ciet, lai viņi tur ir iekšā. Jo tur arī lidoja šādi tad militāri helikopteri pāri tam dziesmu laukumam, kad smītiņš notika. Un tur arī stāv visi tie kompartijas, gan Jānis Vāgers, gan Sobaļevs, gan Čekas vadoņi, Johansons vēl fotogrāfijās ir redzams tur atrodas un tā milzīgās tautas masas. Un es atceros no tādas estrādes, kad runāju, ka kaut kur tālu pašās beigās te estrādē, pašā augšā, ir tāds milzīgs pa visu gandrīz to viena sektora apjomu, valsts plakāts ar burtiem Vienot Latvijai. Vienot Latviju. Tas kļūst arī par vienu no tādiem mērķiem, par vienu no būtiskākajiem lozungiem visā šajā atmodas cīņā. Un šeit runas laikā es tā runāju, tā nodūras galvu nedaudz, un vienu brīdi paceļ acis, un tad tāda jocīga sajūta pārņem. Jo skatās, ka cilvēki visi ir piecēlušies, un klusums valda. Un absolūts klusums. Un tad paliek tāda ārkārtīgi neunlīga sajūta. Tu liekas, ka tu gandrīz tā kā vai dievs vai kas, ka tagad no tevis daudz kas atkarīgs. Un tas tur norunāja, varbūt, ka tā bija liktenīga. Liktenīga tam, ka manam liktenim, jo varbūt, ka tad nevienam nebūtu ienācis prātā bez tās runas, ka mani varētu iegrūst tajā tautas frontes priekšsēdētāja amatā. Bet kongresā, kad tiek izvirzīti šie priekšsēdētāji pēc visiem šiem strīdiem, es tajā brīdī atrados laimīgā vai nelaimīgā kārtā zālē, bija apnācis no apakšas, ka tiek izvirzīti vadītāji. Un es redzu tikai to, ka uznāk Peters, un viņš vēlāk tikai rakstījis, ka viņš ir paturējis pie sevis savu domu, un nevienam nav teicis. Un viņš piepeši pilnīgi negaidīti atsakās un piesaka mani, kā iespējamā tautas frontes priekšsēdētāji. Andrejs Cīruls, kurš es mierīgi pieceļos un eju tur blakus pie mikrofona, lai pateiktu nē. Un tajā brīdī Andrejs Cīruls, Latvijas valsts redaktors, nelabā valsts iebrēcis, man bija tāds džempers, tas ir nostieps gandrīz līdz zemē, pienaglots, un viņš bļauja neuzdrošinies. Un es pilnīgi apjuku, jo viņš tiešām man nikni uzkliedz. Nu jā, un tā es tad arī kļuvu par pilnīgi negaidīt. Tas arī ir tāds varbūt kā liels pārbaudījums, ja tu tā neko neesi vadījis, izņemot savu ģimeni.
4 bērni man toreiz bija, bet arī tos vadīja vairāk sievu nekā es. Un Piepeši tev ir 250,000 organizāciju, kas ir jāvada. Es arī biju diezgan apjūts tajā pašā sākumā, jo es jau nebiju nemaz tik ļoti. Es biju strādājis subkomitejās, zināju galvenos principus, bet es pat nebiju cieši izrubies ne statūtiem, ne programmām. Tagad es saprotu, ka man preses konference, un es nosēdinu blakus Škaparu un Kalnīcu, kas man sakiet priekšā, ja man kaut kādu jautājumu uzdot, ko es nesaprotu. Nu jā, un tad bija arī bieži stāst arī to gājienu, ka ir svarīgi arī varbūt kā tā līdera atbildība vienojot cilvēkus ir ļoti liela, jo man bija tas, es to vairāk kārtīgi stāstījis, bet ir tāds epizods, kas iespiežas atmiņā, kas liekas liktenīgas, ka pēc tā kongresa preses konferences, tas jau ir 10. oktobris, es eju no kongresa nama caur Vērmaņu dārzu uz Benjāmiņu namu, jo tur bija Tautas frontes mītne un kāda jauna sieviete. Te Piepeši pieskiem pie manis un saka, kāpēc jūs tik drūmas. Bet es nebiju drūmas, bet ir tāda arī cilvēkam, ja viņš Piepeši paliek pazīstams, kurš nav bijis pazīstams ekrānos, ka ir tāda sajūta, ka tev visi redz, ka tu esi kails, un tas gāja nodurtu galvu, lai nav jāskatās nevienam tur ar kaut ko jārunā. Un viņi saka, ziniet, kad jūs esat drūmas, tad mums liekas, ka visi slikti. Bet, kad jūs esat priecīgs, tad ir viss kārtībā. Un es to arī ļoti ielāgoju, jo arī barikāžu laikā vēlāk janvārī visi tā saprata, ka pat ja tev dūša papēžos, varbūt tā nebija, jo toreiz tāda jēdziena, liekas, nebija kā dūša papēžos, bet bija šī sajūta, fatālā sajūta, ka drīz vairs, ka tūlīt sekos kaut kas traģisks. Ka es tomēr sapratu, ka man ir jārāda pavisam optimismiski un seju ļoti liela pārliecība jārada. Un ziniet, ka tam ir milzīga nozīme. Tam ir milzīga nozīme, ka nedrīkst pieļaut domu par sakāvu vai par padošanos. Nedrīkst, tas ir jāiedveš arī visos apkārtējos. Un faktiski tad arī tā mana funkcionēšana kā līdera Tautas fronte arī bija virzīta uz šo mēģināt saliedēt uz dažādākos spārnus un iedvest šo pārliecību, ka mēs savu panāksim tik un tā. Un tas iedveš pārliecību arī tiem mūsu ienaidniekiem. Tas ir tas garaspēka karaspēks, garīgais spēks, jo tas garaspēka karaspēks bija teikt tas, kas vieno. Jo arī tas ir viens no atmodas lozungiem, kas mūs vienoja, un tam ir to bieži pieraksta kompartijas ideoloģiskam sekretāram Ivaram Ķezberim, kurš mūs tā kā atbalstīja, kā neatbalstīja, kā baidījās, kā nebaidījās, bet viņš piedalījās 89. gada 12. marta mītiņā tādā. Pirms pēc deputātu vēlēšanām, kad mēs pirmo reizi spērām soli parlamentārajā ceļā. Un šajā brīdī viņš tā pieteica, mums jācīnās ar garaspēku. Ar garaspēku. Un tad mūsu garaspēkam jābūt garaspēkam. Protams, ka tas nav ne viņa teiciens, ne Māras Zālīts, kā pierakstīja. Tas nāk no Māra Čaklā, 1969. gadā rakstītā dzejoļa, kas veltīts kauguriešiem, kauguru nemieriem, pret cara šautenēm un lielgabaliem ar spītu, ar garaspēku pret karaspēku. Nu, apmēram tāds tās rindas, tas dzējols ir garāks. Un, protams, ka 69. gadā Māris Čaklais nerakstīja tāpat šo veltījumu kauguriešiem, ka tas bija ieformulēta tā mūsu nacionālās, kulturālās, intelektuālās pretestības jēga. Jēga iekšā šajā dzējolī. Tāpat kā 70. gadā viņš bija sarakstījis šo Manas tautas acis. Manas tautas acis, kas bija par Daugavu, kas jau ir nogalināta, kas ir noslīcināta, un Čaklais pēkšņi saka, ka ugunskros spīd manas tautas acis un pa Daugavu plosti peld. Nu, arī absolūti apolitisks dzējals, ko vēlāk Raimunds Pauls ietērpa dziesmā. Tātad ar garaspēku pret karaspēku ir šis vienojošais simbols, kas mums gāja visu laiku cauri. Un es gribēju arī pateikt to, ka šis garaspēks ir absolūti reāls fiziskas cīņas ierocis. Nu, tāpat kā Auseklis pēc pirmiem dziesmēm izsaucās, ka, lai Dievs dod citām tautām tādas āvas un tādas vairākus un ieročus kā mūsu dziesmas. Ja? Sākas šis nevardarbīgas pretestības ceļš ar pirmiem dziesmēm. Tāpat arī mums šis garaspēks, sevišķi pierādījums, tas bija 91. gada barikādas janvārī, kurā mēs svinēsim 30 gadi, jo turpat ir tās absolūti man vismaz pārliecinošs piemērs, cik tanki ir bezspēcīgi tad garaspēku priekšā, jo tad, kad apvērsums neizdevās, bija upuri pie Rubika centrāla komitejā komunistiem, nu, tur sanākuši Baltijas karapgabalu vadonis, ģenerālmajors Fodors Kuzmins, un Rubiks kliedz, nu, kāpēc viss taču bija sarunāts, armijai vajadzēja iziet ielās, atbalstīt tos bandītus Omonu, kurš šāva. Un Kuzmins saka, bet mēs taču nevarējām. Mēs nevarējām, jo mums pretī stāvēja 8 divīzijas dzīvā spēka.
Viņam galvā viss kaut kas sagājas, viņš tiešām redz 8 divīzijas dzīvā spēka, viņš vairs pat nefiksē, ka tie cilvēki bez ieročiem, jo viņā jau, es domāju, instinktīvi viņš sajūt, ka tur neko nošaut vairs nevar, ka tā ir tā pārliecība. Es to bieži arī saku par to 4. māju, ka tik daudz laimīgu seju Latvijā nav redzēts, jo kur mainījies nekas nav, tikai deklarēt neatkarība, bet cilvēki ir tik laimīgi, visa padomju armija ir šeit, jo iekšā ir kaut kas mainījies, un tas ir tas gara spēks un gara spēka karaspēks. Tautas fronte vēl iziet ļoti tādu visu laiku ir šis konsultācijas process, mēģinājums šķelties un konsolidācija. Lielākie strīdi varbūt ir, es tik paskatīšu, cik man tad laika ir, nav daudz vairs, vispār nav. Es domāju, ka vēl varētu atzīmēt šo ārkārtīgi svarīgs 89. gads, tas ir Baltijas ceļa gads. Tas ir gads, kad 31. maijā ir slavenais aicinājums, ka Tautas fronte pasludina apspriest ideju par pilnīgu neatkarību, jo tā ir tomēr liela uzdrošinās, toreiz padomju savienībā pateikt, ka mums nav nekāda vairs saites neuzturēsim padomjas, nebūsim pilnīgi brīva valsts. Un Baltijas ceļš. Parlamentārajā ceļā mēs jau esam ieguvuši 89. gadā arī ar strīdiem. Jo viena daļa tautfrontieši uzskata, ka mēs nedrīkstam piedalīties padomju vēlēšanās. Jo tiklīdz mēs piedalāmies, un tur ļoti liela loģika, taisnīga loģika, mēs atzīstam šo vāru nelikumīgo. Ja mēs piedalāmies padomju vēlēšanās, kuras ir nelikumīgas, kas ir mūsu okupācijas vāras simbols, tad mēs esam atzinuši, ka mēs esam okupēti un ka šī vāra ir leģitīma. Un tur bija milzīgi strīdi. Un tad, kad Tautas fronte ne bez iekšējām pretrunām, ne bez draudiem boikotēt no dažādiem spēkiem Tautas frontē vēlēšanas, piedalījāmies PSRS vēlēšanās un ieguvām absolūtu vairākumu tajā deputātu grupā, kas no Latvijas bija ievēlēta, tad bija jautājums par tālāko. Bet tad jau sāk iedarboties šis Baltijas solidaritātes princips. Notiek Baltijas asamblēja 13. 14. maijā Tallinā, kur brauc no Latvijas 500 cilvēki, no Lietuvas 500, Igaunijas 500, daudzos autobusos braucām uz turieni. Baltijas asamblēja jau pirmo reizi publiski padomju starptautiskā telpā runā par to, ka Baltijas valstīm jābūt brīvām un neatkarīgām, jo mēs Ribbentropa pakta rezultātā, Igauni arī publicējuši materiālus no Ribbentropa pakta dažādiem dokumentiem, kas pierāda, ka mēs neleģitīmi atrodamies padomju savienībā. Baltijas asamblēja jaunievēlētie deputāti PSRS tautas deputātu kongresā arī to skaitā. Mēs pieņemam programmu, Baltijas asamblēja to akceptē, kas ir jāpanāk Baltiešu blokam, Baltiešu parlamentārai grupai, un tas arī pirmoreiz padomju vēsturē, ka organizējas opozīcijas frakcija šajā Tallinā, jau darbam nākošajā PSRS tautas deputātu kongresā. Mēs pieņemam tādus galvenos punktus, kas mums jāuzdara. Virsuzdevums PSRS deputātu kongresā mums ir panākt Ribbentrop-Molotova pakta anulēšanu no Kremļa. Pierādīt, ka tāds ir, ka slepenie protokoli bijuši par Eiropas sadalīšanu un šī pakta anulēšanu. Otrais, panākt demokrātisku vēlēšanu likumu ieviešanu, padomju savienību un svarīgi PSRS demokratizācija. Un trešais, atcelt PSRS konstitūcijas 6. pantu, ieskatot arī Latviju, par kompartijas vadošo lomu, kas deva kompartiju tiesības saskaņā šiem PSRS likumiem, vadīt valsti un nostādīt kompartiju privileģētos apstākļos. Pats svarīgākais, protams, ir pirmais Ribbentrop-Molotova, un tāpēc jau pirmajā tautas deputātu kongresa sēdē, tas ir, mēs braucam laikam 3. maija beigās, to jūs varat pastīties, kad Barakapēdijā Andreja Cīrula izveidotajā datums, es vairs īsti neatceros, tas bija absolūti pašas maija beigas, un jūnija pirmās dienās notiek šis PSRS tautas deputātu kongress Maskavā. Mūs izvada tauta, mums neļauj Rubiks izpildu komiteja organizēt atvadu mītiņu pie dzelzceļa stacijas galvenās ieejas, un tad viss tas ziedu laukums, otrā pusē stacija pilds ar cilvēkiem, mēs runājam no tādas smagās automašīnas, un tad visi lielā gājienā pa galveniem vārtiem ieejam stacijā, un tad ir simbols runājam par to, ka mēs braucam šķirt nelikumīgā laulību no padomju savienības. Tas arī tā simboliski. Un pirmajā dienā jau baltieši, tur vēl, protams, ir citi notikumi, ka Vilens Tolpežņikovs pirmais, arī viena cilvēka tāds spilgts uznāciens, Tautfrontietis Latvijas Nacionālās neatkarības kustības dalībnieks, Krievu tautības ārsts Vilens Tolpežņikovs. Vārds zinu, ko nozīmē Vilens?
Vladimir Ilič Ļeņin. Padomu laikā deva tāds vārds. Mums bija apspriež to kongresa dienas kārtības sākumu, mums atcels Vīlēns tā pienāk pie manis. Viņš saka, taču jāpieceļas un klusuma brīdi ir jāgodina. Tur pirms aprīlī bija padomjas slepkavības Grūzijā notika, viņš apspieda Grūzīnus. Ar sapieru lāpstiņām apsita. Un viņš saka, zini, tevi tur pamanīs, samainamies vietā. Mani neviens nepamanīs, es uziešu un piecelšu. Un tagad sāks tas kongress, un Gorbačovs svinīgi atnāks, tur neatcels par himnu, skanēja kaut kas. Un piepus tas Vīlēns, viņš tāds maz augums, sprogains, spēlēja uzvalkā, tad lielā ātrumā, tur čekis pat neapiedz, blaukš tribīnē stāv. Visi tagad ieskaitot Gorbačovu apstulbuši skatās. Un Vīlēns tagad svinīgā balsī saka, ir noticis Padomju Savienības armijas noziegums pret Gruzīnu tautu. Lūdzu godināt ar piecelšanos kājās nevainīgos upurus. Padomju Savienība neatzīst viņus par tie noziedznieki. Padomju Savienība ģenerāļi sāk rūkt, man aiz muguras tur vispār zālē bija, nezinu, kā 4. daļa visi ģenerāļi formās tajā kongresā deputātu. Bet kaut ko pasaka, iedomājieties, un viss tas kongress pieceļas. Un tas visā pasaulē izgāja. Viņš būtībā nostāda to kongresu uz ausīm, jo faktiski izjauc visu iepriekš plānoto Kremļa dienas kārtību. Un tad nākošais tāds grāviens kongresam, kas sāks ar baltiešu demaršiem, ar mūsu demaršiem, ir mūsu prasība izveidot Ribbentrop-Molotovu faktoru izmeklēšanas komisiju, ko boikotē, pēc tam mēs izējam no zāles, pēc tam Gorbačovs mēģina ar mums runāt, jo viņš arī šokā, jo viņš nav gaidījis, ka izies kā deputāti no zāles. Tas varbūt neiedarbotos, mēs tur bijām kādi 150 kopā ar lietuviešiem igauņiem no 1500, ja tas neko nenozīmē. Bet ir apjukums, jo Padomju Savienība visu laiku ir bijis vienprātība. Notiek sarunas, un tad ir kompromiss, ka par Ribbentrop-Molotovu paktu izmeklēšanas komisijas priekšsēdi ieceļ īstenībā lielu Latvijas draugu Aleksandru Jakovļevu, kurš arī novada šīs komisijas darbu. Tad arī tālāk viss norit šajā it kā parlamentārās cīņas kontekstā arī Tautas frontē. Tautas fronte toties tajā pašā laikā jau notiek šīs cīņas pēc Restauras deputātu kongresā. Savukārt mēs jau esam aizbraukuši uz Maskavu, kad Tautas frontes valde paziņo šo aicinājumu 31. maija apspriest ideju par neatkarību. Šī ideja, kā sasniegt neatkarību formulā, ir radusies Baltijas asamblējas laikā un paralēli Baltijas asamblējai pirmo reizi Abrenē, Francijā, Austra Graša nopirktajā pilī, ko nosauc par Abreni, tiekas Pasaules Brīvā Latviešu apvienības un Latvijas Tautas frontes delegācijas. Un tur Egils Levits, kurš ir konsultants tajā laikā, gan Bundestagam, gan arī Pasaules Brīvā Latviešu apvienībai, izstāsta savu koncepciju, kas, lai samierinātu un vestu sadarbību, atkal savienot kopā Pasaules Brīvā Latviešu apvienību, kā trimdas latviešu organizācija, ar Tautas fronti. Jo viņi visu laiku skatījās tā, jums tur kompartīgi pieminēt, jūs tur sarkanie un tam līdzīgi, un mums nekāda kontakta īstenībā nebija līdz tam. Un viņš, Egils Levits, pastāv uz to, ka šīm abām lielajām organizācijām jāsadarbojas, ka Tautas fronte ir izvēlējusies pareizu taktiku, ka neatkarību nevar sasniegt savādākā veidā starptautiski tiesiskā, ko pasludina toreiz jau sāk veidoties tās pilsoņu kongress, ka ir jāiet parlamentārais ceļš, bet parlamentārā ceļa fināls ir Latvijas PSR augstākās padomes vēlēšanas, kurās ir jāpasludina Latvijas Republikas 1918. gada 18. novembra satversmes atjaunošana, kas arī it kā liekas pašs par sevi saprotams šodien, bet toreiz tas nebija pašs par sevi saprotams, jo Latvija okupēja tad, kad satversme bija satversme nedarbojās, tas bija Ulmaņa laiks, okupācijas apstākļi notika savādāk, pagājuši 50 gadi, bet Egils Levits deva šo kontinuitātes principu, ka mums ir tiesības, un to, ka ir jāatjauno tieši tas 18. novembra valsts. Ar šo koncepciju mūsu valdes locekļi, Arnolds Klotiņš, tur bija Pēters Laķis, atbrauc atpakaļ, un valde jau mums esot Maskavā pieņem šo lēmumu, kas izraisīja veselu traci Maskavā. Jo tajā brīdī, kad šis valdes lēmums bija zināms, tad Latvijai naidīgi deputāti bija tāds Viktors Alks, tāds ļoti līdzīgs Tatjana Ždanoks, kur tagad ir tā kā mūsējā sieviete, tā grāmatiņā ielikta. Tāds naidīgs Latvijai. Viņš skrēja pēc Restauras deputātu kongresa tribīnē un kliedza, jūs redzat, Tautas fronte ir fašisti, jo viņi atjauno fašistisko diktatūru Latvijā. Tur, lai tu satracinātu tos visus Kremļa varenos.
Un tad jau sekoja Tautas frontes domes sēde, kur apstiprināja šo 31. māja aicinājumu. Ita Kozakeviča, mūsu valdes locekli un poļu biedrības dibinātāja, savukārt teica, ka mums tagad ir tūlīt pat jāpasludina Latvijas PSR vēlēšanas, bet to mēs nevarējām izdarīt, jo to noteica tikai Maskava toreiz, jo viņa pēc poļu parauga, poļi bija tikko gāzuši komunistus ar vēlēšanu rezultātā, domāju, ka mēs tūlīt pat to izdarīsim Latvijā. Nu, tas neizdevās. Bet Ribbentrop-Molotova pakta izmeklēšanas komisijas darbs tiek visu laiku bremzēts. Kaut arī fakti jau ir zināmi, kaut arī mūsu cilvēki ir bijuši jau Vācijā un intervējuši jau publiskās intervējas pēdējos nacistu lieciniekus, tur piedalījušies un no Staļina tētiņu tur apkampušies 39. gadā. Gorbačovs visu laiku izvairās ielikt darba kārtībā kongresam to. Un jūnijā tad tā Baltijas padomē, ko ir nodibinājusi Baltijas asamblēja, kur 5 līderi no katras kustības, mēs tiekamies Paņeviežas Katoļu baznīcā, biezos muguros, kur kāds mācītājs saka, nu čekisti jūs nedzirdēs, ko jūs tur runājat, un igauņi piedāvā izveidot dzīvo ķēdi. Nu, tur garš stāsts, no sākuma bija domāta dzīvā ķēde no Rumānijas līdz Helsinkiem, caur visām valstīm, kuras skārs Ribbentrop-Molotova pakts, kas ir nereāli, bet mēs pieņemam priekšlikumu nedēļas laikā apspriest, vai mēs praktiski varam to norganizēt Latvijā. 1,5 metrs, 250 000 cilvēku, vai varam. Vai varas iestādes to ļaus, ņemot vērā, ka Latvija nav Latvija, bet tā ir padomju kara bāze ar tankiem, ar atomu zemūdenēm un ja vēl Igaunijā Lietuvā tur tāds ar pirkstiem, tur nekas sevišķi nav, tad uz mums skatās Maskava kā uz savu strateģisko īpašumu, ar kur tālāk iekarot rietumus. Un tad mēs dodam ātru atbildi, ka mēs varam. Mums ir izveidojis pamatīgs tīklojums Tautas frontes, kas arī var svarīgs šajā stāstā, kā vieno Latviju, jo ir apmēram 500 Tautas frontes nodaļu pa visu Latviju izveidošanas dažādākās vietās, gan darba kolektīvos toreiz, gan arī teritoriālās. Un īstenībā nekas nav jādara. Ir Tautas frontes valdei jāpieņem kāds lēmums un pie šīs nodaļas sāk darboties visus, arī organizēt Baltijas ceļu. Un tas mērķis Baltijas ceļam, tā šī dzīvai ķēdei, ko mēs pieņemam jūlijā jau Pērnavā tādā īpašā memorandā, kas ir kļuvusi tagad par pamatu dokumentu, ar kuru Baltijas ceļš ir iekļauts UNESCO pasaules nemateriālā mantojuma sarakstā. Tur mēs atzīmējam to, ka šis Baltijas ceļš ir mūsu atgriešanās Eiropā, ka ar to mēs gribam atcelt Ribbentropa-Molotova pakta sekas, un mēs gribam panākt, lai PSRS Tautas deputātu kongress godīgi pieņem izmeklēšanas komisijas ziņojumu parlamentārās un anulē šo Ribbentrop-Molotova paktu. Mārks Ulsons vēl Tautas frontes vārdā uzrakstījis tādu notu Vācijas Bundestagam ar lūgumu Vācijai vienpusīgi anulēt Ribbentrop-Molotova paktu. Bundestags mums atbild, ka nav vajadzības viņiem to darīt, jo tas pakts tāpat ir nelikumīgs, un tā tad nekas nav jādara. Bet pēc Baltijas ceļa tā attieksme mainās, un kanclers Kols nodod komisijas rīcībā, Igauni, latvieši, lietuvieši, tur arī Krievi, Aleksandra Jakovļeva vadībā, nodod dokumentus, ko viņš līdz tam nebija devis, Bundestaga dokumentus, kas attiecas Ribbentrop-Molotova paktu. Un faktiski tad nerunāsim par to starptautisko rezonansu, Baltijas ceļš ir arī atsevišķs stāsts, bet tas rezultāts, ka 24. decembrī 89. gadā PSRS Tautas deputātu kongresā notiek šis vēsturiskais balsojums. Un kur ar vairākumu 2 balsojumos, dramatiskos balsojumos, pats PSRS Tautas deputātu kongress Kremlī pieņem lēmumu, ka ir bijusi Maskavas un Berlīnas slepenā vienošanās par Eiropas sadalīšanu, ka tā ir noziedzīga un nelikumīga no pieņemšanas brīža. Un viss. Un man liekas, ka liela daļa no tiem, kas bija spiesti balsot acīm redzamas patiesības priekšā, jo tur izšķirošu lomu spēlēja kāda zīmīte, protokoli bija noslēpti, kur, protams, bija Kremlī toreiz, Gorbačovs bija lasījis viņus, bet viņš teica, ka nav lasījis. Liela loma nospēlēja Aleksandra Jakovļeva izsies tā zīmīte, kur bija rakstīts, ka no viena centrāla komitīs kabineta šie slepenie protokoli ir ceļojuši uz otru. Un viņš piepiši paceļ to, un balsojums notiek, jo, acīm redzams patiesības priekšā apjuka ģenerāļi, kur pieraduši melot, komunisti apjuka, kuri bija pieraduši melot. Un tā kā pilnīgi un galīgi tika izlemts šis jautājums. Tam bija ārkārtīgi liela nozīme mūsu šajā parlamentārajā cīņā. Tas nostiprināja Tautas frontes pozīcijas arī Latvijā, jo tas tomēr bija panākums. Un arī mūsu turpmākajās sarunās ar Maskavu, tajā brīdī, kad Gorbačovs mums teica, izstājieties saskaņā ar PSRS konstitūciju,
kā Padomju Republika var izstāties, īstenībā nevar izstāties. Tad mēs teicām, bet tikko pat mēs Kremlī pieņemam likumu, ka mēs neesam iestājušies. Un tas nevardarbīgā cīņā ir ļoti svarīgi, jo mēs nevardarbīgā cīņa vienmēr izmanto savu kolonizatoru, savu apspiedēju likumus, ievērotos. Un kolonizatoram arī ir tā, ka viņš nevar pārkāpt atsevišķos gadījumos, ja ir milzīgs tautas masas pretī savu likumu, viņš nevar šaut. Un citu argumentu viņam nav. Un tā mēs visu laiku gājām pa nāžu asmeni. Mums visu laiku mēģināja nogrūst, lai notiek kāda provokācija, lai notiek kāds negadījums, notiek kāda asins izliešana, lai tūlīt var teikt, jā, viņi rīkojās vardarbīgi, viņus nedrīkst atbalstīt, bet tas nenotika. Mums izdevās laimīgi iziet un vienot iziet. Protams, notiek pēc Baltijas ceļa arī, un starp šo balsojumu par Maskavas Kremļa kongresa pilī notiek Tautas frontes 2. kongress, kas pieņem absolūti pilnīgu neatkarības atjaunošanas programmu ar šo Egila Levita koncepciju iekšā, kas ir iestrādāta. Vēlāk arī Egils piedalās neatkarības deklarācijas izstrādāšanā, un faktiski šī otrā programma ir pilnīgi izpildīta. Visi tie punkti, kas tur bija, tas likās toreiz nereāli, bet tie tiek izpildīti. To, ka šādi programmatiski dokumenti vienojoši var izdarīt ļoti daudz, to saprot arī Maskava, jo arī es izjūtu to, kā Kremlis bija sekojis Tautas frontes 2. kongresam. Es atnāku 2. kongresā, kur bija gan vēlēšana rezultātu viltošana, gan arī atkal bija šī mēģinājums sašķelt fronti, bija cilvēki, kas gāja demaršā no nacionāla radikālām kustībām no balkona, viņi tur kliedza, un tad viņi pieprasīja sev kvotas bez vēlēšanām Tautas frontes vadībā. Tautas frontes vairākums saniknojās, kongress draudēja izjukt. Šajā izjukšanas brīdī mēs uztaisījām pārtraukumu, mēs nesaprotām, kā darīt tālāk, jo negribējās sašķelt cilvēks, jo frontē vajag visu vienot. Un tad pēc mūsu valdes loceklis Tautas frontes Juris Rubens mācītājs, laikam teica savu izcilāko sprediķi, jeb svarīgāko, latviešu tautai svarīgāko sprediķi mūžā, kad mēs teicām, tev jārunā, Juri, un viņš teica, nu, tas ir izlasāms, un arī redzams Tautas frontes muzejā, fotogrāfijā, ka viņš to runā, ka ir kaut kāda svarīga augstāka mērķa, kuru dēļ ir vērts aizmirst to, ka tev nepatīk tavs kaimiņš, vai tev nepatīk tas, ko viņš saka, un kā viņš saka, bet mums visiem ir viens mērķis – brīva Latvija. Vai mēs gribam to vai negribam, vai mēs esam šīs brīvās Latvijas cienīgi vai nē. Un tad, iedomājieties, tas zāle tieši nomierinājās. Vēl viens tas vienojušs līdzeklis abos kongresos, protams, bija Andreja Cīrula ierosināta uzdziedāšana, kad bija atmosfēra galīgi sakaitēta, tad cilvēki uzdziedāja. Un tā kā, nu, nekas jau tā cilvēka būtība jau nemainās. Mūsu sabiedrības būtība nemainās. Mēs esam pretrunīgi dažādi, bet tomēr tas atkal parādīja, ka liela mērķa vārdā mēs visi varam saliedēties. Nu, un, protams, arī ir svarīgi tie līderi, kas spēj saliedēt un kas varbūt velk uz priekšu, nevis velk atpakaļ. Jo man jau personīgi ļoti nepatīk šie populistiskie līderi, kas nemitīgi pielāgojas. Nu, viņš pielāgosies, viņš teiks tev to, kas tev patīk. Protams, nedarīs neko tādu. Un tas visu laiku velk to publiku uz leju, jo tā līdera loma ir ārkārtīgi svarīga. Atmodas laikā tomēr tie bija Latvijas gaišākie prāti, kas vadīja Latviju. Arī tagad Baltkrievijā redzams, ka tur tiešām ir gaiši, ļoti izglītoti, gudri līderi. Un, protams, ka pēc tam, ja diktators aizies, ja diktators aizlidos uz Ķīnu vai stāsies starptautiskā tribunāla priekšā, tad viņiem būs grūti, jo tūlīt sāksies citi mēģinās pārņemt varu, kur nemaz nebija tik aktīvi tajā visā. Bet tā ir likumsakrīga, tā ir cilvēces daba. Un faktiski Tautas fronte, tā kā tāds vienots organisms, vienojošs, visu laiku vienojošs, saliedējošs, savu misiju, es domāju, izpildīja godam. Jo mēs novedām līdz 4. maijam, līdz balsošanai par Latvijas neatkarību. Tautas frontē, kā organizācija, Tautas frontes frakcijai izdevās noturēties kopā līdz neatkarības atjaunošanai de facto šos sarežģītos laikos. Un tad, kad vairs nebija šo briesmu, ka vairs nebija vajadzīgs šis vienojušā ideoloģija, tad Tautas fronte tā kā pajuka. Bet tas arī bija normāli, jo Tautas frontes jau tas pamatmērķis bija arī, reizēm saka, nu kāpēc Tautas fronte neturpināja. Tautas fronte nebija partija. Tā bija ļoti dažādu pretrunīgu spēku, bet Latvijas brīvību cienošu spēku sakopojums, kuras mērķis bija radīt daudzpartiju politisko, demokrātisko sistēmu Latvijā. Mēs pat finansējam dažādu partiju veidošanās un šo mērķi tad arī Tautas fronte izpildīja. Vai nu godam vai negodam, es domāju, ka godam, jo tas rezultāts ir ņemot vērā to, kā mēs skatījāmies pasauli tā laikā, pilnīgi neticams. Jā, nu tad, ja ir jautājums, jā, jums ir iespēja uzdot jautājumus. Es nolaupīšu uz dārgo laiku. Es jau piešķīru jau 15 minūtes, jau es domāju, ka tā.
droši vēl 10 minūtes ir laiks. Zinot, ka man tā gadās, faktiski viena akadēmiskā līdz. Sakiet, lūdzu, šai laikā, kad beidojas Tautas fronte, it kā atzīmā vai atjaunojās arī aizsarga organizācija. Kādas bija Tautas frontei attiecības ar aizsargiem? Nebija īpaši. Es domāju, tur redzēt daudz tās organizācijas atvienot, kas vairāk tādi margināli cilvēki bieži vien. Un pat jocīgi cilvēki šad tad. Un man nebija tā īpaši. Es zināju, ka ir un viss, bet mums nebija tāds noteikts attieksmes. Tajā laikā, kad vēl Tautas fronte bija runāt par militāru vai paramilitāru organizāciju atjaunošanu, mēs centāmies nobremzēt šīs sarunas, jo mums vajadzēja parādīt absolūti savu miermīlīgo raksturu. Jo mums to vien gaidīja, lai pierādītu, ka mēs tūlīt taisīsim bruņotas organizācijas. Tāpēc mums bija pat kārtības sargiem bija tāds uzdevums visās manifestācijās sekot kādam, kurš var mēģināt izprovocēt kaut ko vardarbīgi. Uz barikādēm arī vienam otram stroķis bija līdzi, bet bija stingri noliekts, ka tos drīkst lietot, jo mums pretiniekam tikai to vien vajadzēja. Viņam vajadzēja ieviest kara stāvokli. Tāpēc mēs bijām diezgan kategoriski pret vispār tam, tas bija Tautas frontes laikā. Un arī Baltijas asamblēja ļoti interesanti. Baltijas asamblēja, visas 3 Baltijas valstis 89. gadā, tautas kustības toreiz, kas ir pārauguši mums parlamentārā asamblējā Saeimu līmenī, pieņēma tādu rezolūciju par brīvu, demilitarizētu Baltoskandiju. Mēs visi ar lieliem aplausiem to pieņēmām. Kad padomju premjers Nikolais Riškovs, es nezinu, vai ņirgādamies vai nopietni, man jautāja pirms 4. maija balsojumu, bet kā mēs dalīsim armiju? Es viņam teicu, vāciet tik ārā, mums to armiju nevajag, mums nebūs armijas. Tāda bija tā mūsu nostāde, tāda ļoti pacifistiska, jo okupācijas armijā mēs nevēlējāmies dienēt, tas jau bija mūsu puišos tā asinīs iekšā. Kaut gan ļoti labi, ka bija mums karavīri, kas bija dienējuši, jo barikāžu laikā latviešu virsnieki ļoti daudz izdarīja, izveidodam īstenībā militāras barikādes, kuras nemaz tik viegli nebija ienaidniekiem pārvarēt. Un, protams, ka tajā brīdī, kad mēs atgūstam neatkarību, tad mums ir jādomā par. Es šobrīd neesmu pats viss. Es uzskatu, ka mums ir ļoti labi bruņoties spēki, kas tikko Raskolda Saulīte rakstīja scenāriju. Mēs izveidojam filmu, ko rādīs iespējams 11. novembrī par latviešu karavīru, sākot no zemgaļiem līdz mūsdienām. Un sevišķi tagad vērojot Baltkrievijas, tā iedomājos par mūsu bruņotiem spēkiem, par mūsu zemesargiem, ka paldies Dievam, mums nav tāda armija, kur, ja kādā gadījumā šautu savu tautu. Tas ir pilnīgi izslēgts. Ka viņiem pilnīgi, mūsu virsniekiem, pilnīgi cita kaut kāda ideoloģija, ka viņš drīzāk to tautu aizstāvēs, ja kaut kāds idiots sagrābs varu. Bet tikai ne šaus vai kalpos kaut kādai varai. Bet mums arī Latvijā ļoti tālredzīgi pēc 1940. gada bēdīgajiem notikumiem palikt savās vietās, ir ļoti tālredzīgi mainīts arī likums par armiju, ka mūsu komandieri, viņa pienākums, viņa zvērsta pienākums ir pat ja traks prokremliskas prezidents tiek pie varas un pavēla nepretoties ienācējiem, tad viņa zvērsta pienākums ir pretoties, vadoties no situācijas un aizstāvēt cilvēkus. Jā, tā kā, es to tā. Un no aizsardz, mēs izvēlējāmies arī, tas bija piesardzības pēc augstākā padome, tur bija tur bija fašisti un fašisti līdzskrēji, tur jau bija smagi ieskaņojusies tā ideoloģija, mums vajadzēja rēķināties ar to Latvijas drausmīgo sovietizācijas pakāpi. Un tāpēc arī, kad atjaunoja, nebija runa par aizsargu organizācijas atjaunošanu, bet bija runa par zemesardzes atjaunošanu. Un mūsu zemesardze, man liekas, ir lieliska. Ja, tagad, es to vienmēr atkārtoju, jo krietna pilsoņu pienākums ir balsot pret saskaņu un iestāties zemesardzē. Sakiet, un kā jūs komentējat to apgalvojumu, ka vislielāko konsolidāciju Tautas frontē esot radījis interfrontes veidošana? Protams, jā. Jo, paskatieties, kas Baltkrievijā tagad notiek. Tas, ka Lukašenko šauj uz cilvēkiem, tas, ka viņu spīdzina, ka veido koncentrācijas nometnes, ka viņš izveidojas armiju un omonu, kā faktiski nacistus, rasistus, kurus skatās tautu kā uz bidla, ja, kurus var spārdīt kājā, tas rada arvien lielāku pretestību. Baltkrievu tauta jau tā tiešām viņi paši saka, ka viņi ļoti pacietīgi ir. Un Tautas frontē jau bija tieši tas pats, ka faktiski jau tas bija tieši tas scenārijs, ko tagad Baltkrievi mēģina, bet ar nokavēšanos. It kā Lukašenko aizstāvības mītiņus rīkot, bet tas jau nokavēts. Mums tieši tas pats bija, ka veidojās Ždanaka un viss tā kompānija, es domāju, KGB tur bija galvenie stratēģi, rīkoja it kā šos padomju savienības un vislatvijas glābšanas, tos padomju varas glābšanas organizācijas. Un tas ir tāds bīstams ierocis, jo faktiski
Krievijā jau tāda ir izveidot visādas tādas virsnieku organizācijas, kuras tik līdz Krievu demokrāti iziet šobrīd ielās, ja? Pat nav vajadzīga monta Krievijā. Iet un piedauza kaut kādi tēvaini, kuri no dažādām čekas struktūrām ir kā sabiedriska organizācija. Jā, šie pretspēki vienmēr konsolidē. Tas arī vienmēr jāņem vērā, ka liela briesmu brīžos, un tas ir dabiski, es domāju, arī dzīvējā dabā. Ka mēs kā populācija, mēs tomēr saliedējamies. Mēs saprotam, ka mums ir jāizstāvs pret vienu noteikti ienaidnieku. Un tas bieži mēs tāpēc runājam, ka toreiz bija vieglāk, jo toreiz tā robeža šķirtne bija pilnīgi skaidra. Interfronte un mēs. Un tas neļāva tā kā atslābt, jo tūlīt pat pēc augusta, 91. gada, kad mēs pilnībā atjaunojām neatkarību, tūlīt pat momentāli sāk veidoties partijas, dažādākas pretrunas frakcijas, un arī es tad aizgāju jau tajā pašā gadā no augstākās padomas vadības, jo es sapratu, ka savākt kopā un pildīt to misiju, kas man bija jādara Tautas frontes laikā, vairs nevar. Ka ir pienākuši pēc tam cita laika un cita domāšana, cita apstākļi.